Šī gada 5. oktobrī Krāslavas kultūras namā notiks Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības projekta e-Vater noslēguma konference Sabiedrības apziņas attīstība vides jomā. Konferences mērķis prezentēt projekta rezultātā iegūtos secinājumus, tehniskos atzinumus un jaunākās pētnieciskās tēmas vides jomā, dabas resursu taupīgākai izmantošanai, apspriest ekonomiskos ieguvumus un resursu patēriņa izmaiņas. Par paveikto jūsu skatījumam neliels ieskats projekta gaitā video variantā. Pateicoties jaunajam projektam, ūdensskaitītāja datus turpmāk varēs nolasīt elektroniski. Un sākot ar šī gada 11. oktobri Krāslavā uzsākts jauns e-Vater projekts. Darbs pie tā ilgst 18 mēnešus un 20. oktobrī notika projekta partneru tikšanās, kuras laikā projekts tika prezentēts un svinīgi parakstīti finansēšanas un partnerības līgumi. Kā pastāstīja Domes attīstības nodaļas vadītāja Ināra Dzalbe, tad šajā projektā partneri ir Krāslavas, Utenas, Preiļu un Līvānu pašvaldības, kā arī Latvijas gāzes un ūdens lietotāju asociācija. Projektu līdzfinansē Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programma un Krāslavas novada Dome. Ko šis projekts dos mūsu iedzīvotājiem? Visās Latvijas, protams, arī Lietuvas pašvaldībās ir problēma ar ūdens norēķinu sistēmu, ir Krāslavas novada Dome, Utenas pašvaldība sagatavojas pieteikumu līdzekļu saņemšanai šīs problēmas risināšanai, norēķinu sistēmas uzlabošanai, un ir atbalstīts projekts tātad no Eiropas fondiem. Mūsu sadarbības partneri būs vēl Līvānu pašvaldība un Preiļu pašvaldība, kā arī ūdens lietotāju asociācija. Tātad, ko šis projekts dos galvenais apstākļus, ko mēs visi gribējām panākt, ir ūdens zudumu samazināšana. Tātad, tas ir galvenais jautājums. Protams, no šī izriet arī visas darbības, kas ir jāveic. Tātad ir plānots ieviest elektroniskos nolasīšanas sistēmu ūdens mērītājiem. Divos vārdos sakot, tātad turpmāk iedzīvotājiem vairs nevajadzēs veikt pierakstus un būs iespēja ūdens piegādātājiem pieslēgties katra dzīvokļu esošiem ūdens skaitītājiem un mēneša beigās nolasīt šos datus un attiecīgi izrakstīt uzreiz rēķinu par mēnesī patērēto ūdens daudzumu. Zīmīgi tas, ka paralēli e-Vater projekta atklāšanai notika projekta zaļās investīcijas pabeigšana. Tika stādīti pīlāģi, un mēs redzam, ka 2010. gada projekta sākumā pīlāģi ir tikko iestādīti, un jūsu uzmanībai būs arī video sižets, kādi šie pīlāģi ir izauguši pa šiem 2 gadiem. Tā kā mūsu e-Vater projekta rezultāti. Ar šo aktivitāti projekts zaļās investīcijas ir noslēdzies. Pierobežas iedzīvotāji tiek aicināti būt vēl aktīvākiem un ieinteresētiem jauniem savas dzīves vides un pierobežas reģionā sakopšanas darbiem, tādējādi veidojot dzīves vidi pievilcīgu un ilgspējīgu un turpmākajām paudzēm. 2 gadu griezumā mēs redzam mūsu e-Vater projekta augļus, kas asociējas ar iestādītajiem pīlēm. Situācijas apzināšanai tika veikts pētījums, kādu ceļu iet mērķa sasniegšana. Notika darba grupas, tika gatavotas specifikācijas, apjomu saraksts ūdens skaitītāju daudzumam, lai varētu sagatavot iepirkuma dokumentāciju.
Kad saņemts kārtējais rēķins par ūdeni, tā vien šķiet, ka klāt paša izlietotajam pieskaitīts arī kaimiņu patērētais ūdens. Vai skaitītājs skaita par ātru un pavisam neprecīzi? Drīzumā Krāslavā šāda problēma atkritīs pati no sevis, jo jaunais e-water projekts paredz ieviest daudzdzīvokļu mājās jaunās paudzes skaitītājus, no kuriem datus varēs nolasīt elektroniski. Un nu pat uz sanāksmi bija sanākusi projekta darba grupa. Tātad šodien notiek pētījuma prezentācija. Pētījumu veids Ventspils augsto tehnoloģiju parks, un pētījums ir saistībā ar Krāslavas novada domes projektu saistnājumā e-water par elektroniskās nolasīšanas sistēmas ieviešanu ūdens piegādes sistēmā, tātad ūdens skaitītājiem. Nu, un šī darba gala rezultātā ir paredzēts sagatavot tehnisko specifikāciju, lai pasūtītājs Krāslavas novada dome kopā ar kolēģiem no Preļiem un Līvāniem Latvijas pusē un Utenes pašvaldība Lietuvas pusē varētu izsludināt konkursu e-sistēmas ieviešanai Latvijas un Lietuvas pilsētās. Šis projekts paredz inovatīvu elektronisko pakalpojumu ieviešanu un infrastruktūras modernizāciju pilsētā. Tas ļaus veidot arī progresīvāku norēķinu sistēmu. Gan pašvaldībai, gan arī, teiksim, pakalpojumu sniedzējiem, gan arī klientiem noteikti, jo runa jau ir ne tikai par to uzskaiti, un nevis tikai par skaitītājiem vai par sistēmu, bet par to, ka sistēmai ir jābūt tādai, lai būtu ērtības, lai būtu pārskatāmas, teiksim, tās izmaksas, lai būtu kaut kādi, teiksim, ja radušās kādas problēmas, kāda negaidīta noplūda, tad mēs to varam uzzināt, izmantojot modernas tehnoloģijas, teiksim, mobilajā telefonā saņemt izziņu, ka ir negaidīt liels patēriņš. Vai arī, kā mēs esam pieraduši, varbūt skatīties savu telefonu izdruku, tieši tāpat mēs varam jebkurā brīdī paskatīties, cik mēs tagad esam notērējuši ūdeni, varbūt dzīvot taupīgāk arī, jo tā kā runa šeit ir ne tikai par tiem skaitītājiem, bet arī par to, ka savā ziņā arī dabas aizsardzība, arī modernāka infrastruktūra, kas ļauj dzīvot ekonomiskāk. Dzīves kvalitātes uzlabošana arī. Noteikti tas viss kopumā, ja, jo elektroniskie pakalpojumi, viņi ienāk visās sfērās un, teiksim, nevajadzētu būt tā, ka komunālās saimniecības kaut kādā veidā atpaliek. Ja, un šī ziņā tie risinājumi, kādi ir, tie, uz kuriem mēs raugāmies, viņi ir ļoti progresīvi, viņi atbilst visām tām šodienas izpratnes prasībām par to, kāda ir, teiksim, norēķinu sistēma, kā mēs varam sekot līdzi saviem izdevumiem, kā mēs varam taupīt dabas resursus. Sakiet, ja jūs veicat pētījums, tad tajās pilsētās, kur jau ir ieviesta šī e-water skaitīšanas sistēma, kā viņiem klājas, vai viņi ir apmierināti? Mēs bijām decembra beigās Saldū, bija seminārs par Kurzemes reģionā veiktajiem projektiem, un tur pirmie rezultāti ir tādi, ka klienti ir, teiksim, sākumā bija tāda neizpratne, ir bijis gadījums, ka, teiksim, klients ir nesaprašanā, kāpēc viņam pēkšņi ir lielāks rēķins, un pateicoties tam tika izsakots tam patēriņam, vienkārši arī konstatēts konkrēti, ka noteiktā laikā uz svētkiem bija atstāts, teiksim, vaļā kāds noteikts ūdens krāns un teiksim, varēja identificēt, kur ir tā problēma, ja, kāpēc viņam bija tāds lielāks patēriņš. Šobrīd ir tā, ka ir ļoti daudz diskusijas par kādiem negodīgiem rēķiniem vai ka viens dabūna samaksāt par to, ka kāds cits nemaksā vai ka visi, teiksim, mēs maksājam par kādiem zudumiem. Uzstādot šādas sistēmas ir ļoti precīzi. Mēs varam pateikt, kur ir zudumi radušies, kāpēc, vai tas ir palielinājies patēriņš, vai tas ir tiešām kāda avārija, varbūt varam to ātrāk identificēt, tad zudumi būs mazāki. Un sistēma ļoti pārskatāma, un kas viņai tāds pluss, varbūt, tur nav, teiksim, tas, kā mēs viņu redzam, viņa nav nekāda sarežģīta. Ja, sarežģīts ir varbūt tas apakšā, tas mehānisms viņu ieviest, bet, teiksim, pēc tam jau tā lietošana ir vienkārši un uzskatāms visiem. Uz sanāksmi bija ieradušies arī projekta sadarbības partneri no Lietuvas, Utenes pašvaldības pārstāvji. Arī viņu pilsētā paredzēts ieviest jaunos skaitītājus. Мы рассчитываем, что будем внедрять этот проект. Мы уже внедрили некоторые пилотные проекты, посмотрели, как они действуют в 4 домах. Результаты хорошие. И вот теперь мы там рассчитываем, что
будем внедрять более 7 тысяч счетчиков. Это примерно 1/4 всего города, квартир, многоквартирных домах. Kā pastāstīja projekta vadītājs, tad šobrīd skaitītāju nomaiņa daudz dzīvokļu sektorā tuvojas beigām. Vēl paredzēts uzstādīt 1450 skaitītājus, un tad jau pirmais etaps būs realizēts. Tālāk tiks uzstādītas elektroniskās nolasīšanas sistēmas. Saskaņā ar Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības projekta nosacījumiem pašvaldībām bija jānodrošina priekšfinansējums. Līdz ar to domes deputāti lēma par kredīta ņemšanu projektu uzsākšanai un priekšfinansējuma nodrošināšanu. Ņemot vērā to, ka samērā lielu darba apjomu vajadzēja veikt ar iepirkuma uzraudzības biroju un sagatavot kā iepirkuma dokumentāciju, tā veikt darbu ar iepirkuma uzraudzības biroju par konkursa nolikumu. Šis darbs diemžēl ievilkās un mums bija nepieciešams pagarināt šī līguma termiņu par 6 mēnešiem. Protams, kad līgums tika parakstīts, bija veiktas vairākas darba grupas organizētas, kurās tika spriests par nepieciešamo darbu veikšanu. Un noslēdzot šo infrastruktūras līgumu, vajadzēja rēķināties ar situāciju, ka 5 mēneši tomēr mums ir par maz, lai visu uzstādītu, pielāgotu, nolasītu un saņemtu informāciju par visas sistēmas darbību. Esošajā brīdī nolasītā informācija diemžēl vēl nav pilnīgi apkopota. Protams, izdarīt secinājumus jau var, un galvenās problēmas mēs varam zināt un atklāt. Tomēr lielam iekārtu apjomu pasūtīšanai un izgatavošanai ir nepieciešams liels piegāžu laiks. Beidzot uzstādīšana 10–15% robežos, pat pēc izpētes veidojas situācijas, kas tomēr nebija paredzētas. Ar papildus izdevumiem ir jārēķinās. Un kā lielāko problēmu var minēt, ka nevar tikt arī visos dzīvokļos. Daudz cilvēki ir ārzemēs vai prompūtnēs. Šeit jūs redzat elektroniskās nolasīšanas sistēmas uzstādīšanu individuālās mājas ievadā. Tiek uzstādīti herkona gredzeni, pievienoti vadi un uzstādīts raidītājs.
Lai uzņēmumā Krāslavas ūdens, kas ir pakalpojums sniedzējs ūdens apgādes un kanalizācijas jautājumos, tika nodrošinātas arī darbinieku apmācības. Kādā veidā veikt šo skaitītāju uzstādīšanu, Herkona gredzenu uzstādīšanu, raidītāju uzstādīšanu, tika veiktas gan praktiskās apmācības, gan teorētiskās. Nu, un gala rezultātā, protams, mēs redzam, ka ir aprīkoti daudz dzīvokļu māju ievadi ar elektroniskās nolasīšanas sistēmas iekārtā. Uzņēmumiem un iestādēm arī ir uzstādīta šī elektroniskās nolasīšanas sistēma. Protams, daudz dzīvokļu mājās ir arī veikts Herkonu uzstādīšana un raidītāju uzstādīšana dzīvokļu skaitītāju. Lai uzstādītā sistēma strādātu un no dzīvokļos uzstādītajiem ūdens skaitītājiem nonāktu signāls līdz pakalpojumu sniedzēju kantoriem, dzīvojamajās mājās ir uzstādīti medbox iekārtas, kas ir koncentrātori, kas apkopo informāciju, saņem informāciju no visiem dzīvokļos izvietotajiem raidītājiem un skaitītājiem, un tālāk ar GSM tīklu palīdzību aizsūta signālu uz Krāslavas ūdens serveri, informācijas apkopošanu. Protams, visa šī informācija varētu tikt izmantota tikai tai gadījumā, ja būtu nodrošināta ar attiecīgā programmatūra, datu apstrāde un arī serveris. Tā kā šie jautājumi arī ir atrisināti esošajā brīdī. Uzņēmumā notiek darbinieku apmācība, lai var darboties ar šo programmatūru. Tas bija neliels ieskats paveiktajā. Paldies par uzmanību!